Šo sestdienu, 16. maijā, Rīgas Kongresu namā koncertēs šova koru Kari uzvarētājs Daugavpils Oranžais koris. Viņu vadītājs Ati Sauzāns teica, ka gandrīz 2 stundu garajā koncertā redzēsim visu labāko no kora repertuāra, programmu, kas ar panākumiem izrādīta gandrīz visā Latvijā. Šis pēc skaita ir gandrīz 100. kora koncerts. Tajā sagaidāms arī kāds pārsteigums, kas saistīts ar seno dziesmu, ko savulaik sarakstījis Jānis Logins. Beidzot realizēsies mana ideja, ka šo dziesmu dziedās Igo. Un Liena Šomase būs tajā pašā dziesmā, kur viņa bija, protams, arī ar saviem solo. Lauris Reiniks, mūsu draugi Čilī, Sarkanais, Liepājas koris, Olga Rajecka ar saviem violētajiem. Atšķirībā no citiem koncertiem, kur dziesmu pavadījums skanēja ierakstā, Rīgas koncertā pavadījumus spēlēs instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā. Kora vadītājs uzsver, visa dziedāšana notiek dzīvajā bez jebkādām fonogrammām un bailēm no publikas. Man jau biedēja, ka tur vienā pilsētā tāda dīvaina publika, otrā pilsētā. Mēs īstenībā arī tā diezgan satraukti varbūt tās gatavojamies braukšanai uz Kurzemi, bet jāsaka to, kad ar lielu pārsteigumu. Kurzemē bija ļoti forši koncerti un ļoti labi tie koncerti pagāja. Un Rīgā publika, ja man saka, ka Rīgas publika ir dīvaina vai kaut kāda savādāka, es domāju, ka nebūs nekāda problēma ar to arī ar Rīgas publiku. Ati Sauzāns arī piesardzīgi sola, ka, ja vien ražotājs nepievils, sestdien būs pieejams arī kora jaunais albums. Una Griškeviča, Artis Baņģieris, Diena TV.